Noslēdz savu šī gada pēdējo samitu un šķīrās līdz nākamajam gadam. Jā, diezgan Valdis Dombrovskis šādos samitos vismaz tuvākajā laikā vairs nepiedalīsies. Par sanāksmes sasniegumu tiek uzskatīta Eiropas Banku Savienības izveide. Kāpēc tāda savienība vajadzīga? No Briseles ziņo Kristīna Žilde. Šodien Briselē noslēdzās pēdējā Eiropas valstu un valdību vadītāju sanāksme šajā gadā. Savā ziņā tā bija neliela atelpa, jo līderiem budžets nu ir pieņemts un varēja pievērsties tādiem jautājumiem kā drošība, banku sektors, sociālie jautājumi un citi. Taču mūsu premjeram šis bija īpašs samits. Tā domājams ir viņa pēdējā vizīte Briselē, vismaz šajā amatā. Valdis Dombrovskis ir starp rekordistiem arī Eiropas līmenī. Latviju padomē viņš pārstāvējis jau vairāk nekā 4,5 gadus, un viņa vārds joprojām ir starp iespējamiem nākamā Eiropas komisijas prezidenta kandidātiem, lai gan viņš pats saglabā pieticību un teica, ka viņa izredzes ir gaužām mazas. Pirmais solis, jebkurā gadījumā, ir atgriezties parlamentā, strādāt kā Saeimas deputātam, un tad jau varēs vērtēt tālākos soļus. Lai arī mazas valsts premjers, viņš šeit tomēr ir pamanīts un atpazīts. Kā nekā viņš iemieso veiksmes stāstu, kā to uztver Eiropā, un pārstāv valsti, kura jau pēc 11 dienām pievienosies Eirozonai. Par to samita dalībniekiem un pārējai Briselei atgādina plakāts turpat centrā 12 stāvu mājas augstumā, laipni ielūdzot Latviju Eirozonā. Dombrovskis samitam sākoties šoreiz kolēģiem bija sagatavojis dāvanas – Latvijas eiro monētu komplektus. Esmu sagatavojis mazu dāvanu jums visiem. Tā kā šis visticamāk ir mans pēdējais samits kā premjerministram, tad gribu jums visiem pateikties par sadarbību gandrīz 5 gadu garumā. Lielas paldies jums! Apbrīnojuši Latvijas eiro valstu līderi ķērās pie darba. Svarīgākie šī samita jautājumi bija drošība un banku sektors. Pēdējais uzskatāms par milzu panākumu. Eirozonas bankām nolēms izveidot savienību, kuras galvenais sēdeklis būs Briselē. Vienkāršot sakot, bankām pašām liks nodrošināt sev finanšu spilvenu, lai gadījumā, ja kāda nonāk grūtībās, kā mūsu Pareks, par tās likvidāciju nebūtu jāmaksā valstu valdībām, tātad nodokļu maksātājiem. Es vēlos uzsvērt šī pasākuma ātrumu un nozīmīgumu. Eirozonai tas ir lielākais solis uz priekšu kopš paša eiro izveides kā tādas. Tas ir nozīmīgs signāls tirgiem un finanšu pasaulē. Paredzēts, ka 12 gadu laikā Eirozonas, tātad arī Latvijas bankas, sev būs izveidojusi 55 miljārdu eiro drošības uzkrājumu. Tā tomēr nav necik liela summa, ja salīdzina ar to, ko Eiropas centrālā banka un aizdevēji izlietoja Grieķijas, Īrijas, Spānijas un citu banku sektoru glābšanai. Lai šāda savienība stātos spēkā, par to vēl jānobalso parlamentam. Eirozonas ministriem šī banku sektora revolūcija nenāca viegli, tāpēc paredzams, ka arī deputātu vidū debates būs asas. Kristīna Žilde, Andrejs Kangals, TV3 ziņas no Eiropadomes Briselē. Laikā, kad Eiropas valstu līderi Briselē